Šodien raidījumā Rīgas domes labklājības departamenta informācija, jauns urodinamikas kabinets Gaļuezeres slimnīcā, cūkmens Pokaiņos. Beidzoties mācību gadam un sākoties vasaras sezonai, arvien vairāk bērnu un jauniešu gūsta dažāda veida traumas, sportojot vai arī aktīvi atpūšoties. Tādēļ Rīgas domes labklājības departaments sadarbībā ar Bērnu Klīnisko universitātes slimnīcu un Rīgas pašvaldības policiju ir izstrādājis īpašu sabiedrības informācijas kampaņu ar nosaukumu Pieslēdz galvu. Šī kampaņas mērķa auditorija ir bērnu un jauniešu vecumā no 10 līdz 14 gadu vecumam, viņu tuvinieki līdz cilvēki. Un tas jau ir vecums, kad bērni un jaunieši visbiežāk paliek bez vecāku uzraudzības, jo ir jau gana lieli, tomēr karstajā, aktīvajā vasaras periodā piemirstās par savu drošību. Tādēļ šī kampaņa Pieslēdz galvu aicina jauniešus padomāt par savu drošību, arī aktīvi atpūšoties, jauki pavadot laiku un negūstot traumas. Jāsaka, ka traumas ir ne tikai sociālās un veselības aprūpes sistēmas, finansiāls sloks, bet rada arī emocionālas, organizatoriskas un finansiālas problēmas tajās ģimenēs, kur šis bērns ir guvis traumu. Tādēļ mēs aicinām visus šīs akcijas ietveros pieslēgties mūsu portāliem draugos.lv un facebookā.com/pieslēdz galvu, sekot mūsu jaunumiem, jo šīs informēšanas kampaņas ietveros būs ne tikai interesanti un aktīvi konkursi šajos sociālajos tīklos, kuros aicinām piedalīties visus ģimenes locekļus, pārbaudīt savas zināšanas par traumām un to rašanās iemesliem, bet būs arī iespēja sekot jauniešiem Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā un pašvaldības policijā. Tātad tur 2 jaunieši blogos un sekos līdzi šai aktīvajai sadarbības partneru ikdienai, un būs arī iespēja saņemt individuālas atbildes uz individuāliem jautājumiem no mūsu sadarbības partneriem, mediķiem un policijas pārstāvjiem. Tādēļ šī kampaņa sākas 2013. gada 18. jūnijā Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā. Mēs savus sadarbības partnerus iepazīstināsim ar šo kampaņu, tātad preses pārstāvjus, un šeit būs iespēja ar mūsu citiem atbalstītājiem, kā no Kārtiņu skolas 333, Geto Games un Bērnu un jauniešu sporta centra Rīdzene piedalīties, kā arī no mūsu glābēju dienesta, Rīgas pašvaldības policijas ūdeņglābēju dienesta pārstāvjiem, kuras sniegs informāciju, kā pasargāt sevi, kā ar vienkāršiem, pavisam vienkāršiem, viegliem paņēmieniem padomāt par savu veselību, jo visbiežāk jau šīs traumas rodas tādēļ, ka mēs ar šīm aktivitātēm nodarbojamies tām neparedzētās vai nedrošās vietās, mēs nelietojam šos aizsardzības līdzekļus vai lietojam viņus nepareizi, kā arī bieži bērni un jaunieši šajā vecumā pārvērtē savas spējas un savu fizisko sagatavotību. Šīs sabiedrības informācijas kampaņas ietveros notiks arī vairāki pasākumi kopā ar Rīgas pašvaldības policiju bērnu dienas nometnēs, kā arī atklājot peldēšanas sezonu Rīgas pludmalēs. Tādēļ vēlreiz aicinu visus skatītājus pieslēgties mums un pieslēgties mūsu sociālajiem tīkliem draugos.lv un Facebookā /Pieslēdz galvu. Kā katru gadu Rīgas domes labklājības departaments aicina Rīgas ģimenes saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādē. Šo pabalstu var saņemt sākot ar 1. jūniju un līdz pat 31. oktobrim. Pabalsta apmērs ir 25 lati, un šo pabalstu var saņemt tās ģimenes, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējā 3 mēnešu laikā nav lielāki par 135 latiem. Pabalstu var saņemt līdz 20 gadu vecumam vispār izglītojošie skolu audzēkņi un profesionāli tehnisko skolu audzēkņi. Sociālo korekcijas programma audzēkņi bez vecuma ierobežojumu. Aicinājums ir jau saulaicīgi griezties Rīgas sociālajā dienestā, 9 teritoriālajos centros, lai neveidotos rindas vai mierīgi varētu šo pabalstu noformēt un uzsākot skolas gaitas, jau ģimenēm būtu līdzekļi, lai varētu dažādas priekšmetus iegādāties. Papildus informāciju var saņemt Rīgas domes labklājības departamenta informatīvo tālruni, kas ir 8050 55, un tur vienmēr laipni izstāstīs šo te informāciju, kur tieši vistuvāk dzīvesvietai varēs saņemt šo pabalstu un iesniegt nepieciešamos dokumentus. Tas nepieciešamie dokumenti
Faktiski ir tikai iesniegums, persona apliecinās šie dokumenti un jāizpild iztikas līdzekļu deklarācija. Un vēlos visiem skolniekiem un viņu vecākiem novēlēt priecīgu vasaru, saulainu, uzkrāt spēkus, lai rudenī varētu atsākt mācību gaitas. Latvijā apmēram 150 000 cilvēku cieš no dažādas pakāpes urīna nesaturēšanas problēmām. Lai pacienti varētu saņemt pilnvērtīgākus un rūpīgākus izmeklējumus, kas dod iespēju precīzi uzstādīt diagnozi un izvērtēt pamatotu ārstēšanas taktiku, Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā darbu sācis jauns uroloģiskās izmeklēšanas kabinets. Projekts tapis ir vairāku gadu laikā attīstot ieguļņa pamatnes projektu. Un šeit kopā strādā multidisciplināra ārstu vienība, urologi, ginekologi, radiologi, proktologi, neirologi. Un šī ārstu komanda strādā ar jaunu resursu, kas ir šī urodinamikas aparatūra. Un šāda aparatūra pašlaik Latvijā ir viena no nedaudzajām, pēc sava aprīkojuma modernākā gan Latvijā, gan Baltijas reģionā. Un tā ir tiešām jauna iespēja mūsu pacientiem. Savukārt ārstiem tās ir jaunas idejas, jauna virzība un savu profesionālu attīstība. Urīna nesaturēšanas problēmas ir sfēra, par ko sabiedrībā nav pieņemts runāt. Arī izmeklējumu procedūra ir diezgan intīma. Tādēļ jaunajā urodinamikas kabinetā pieņem 2 urologi, jo sievietēm vieglāk būs uzticēties urologam sievietei, bet vīriešiem urologam vīrietim. Mājīgs dizains, klusināta mūzika, intīms apgaismojums – tas ir ļoti nepieciešams, lai pacients varētu maksimāli atbrīvoties urīna pūšļa un urīna izvadu kanālu funkcionālo izmeklējumu laikā, kas ir ļoti nepieciešami, lai objektīvi veiktu diagnostiku. Kas ir unikāls konkrēti šai aparatūrai, ka gribu teikt, ka ne visus šos funkcionālos traucējumus mēs varam pierādīt šajā kabinetā. Jo ir pacienti, kuriem sūdzības, pieņemsim, par urīnu nesaturēšanu, ir tikai kādos konkrētos apstākļos, piemēram, tikai staigājot pa trepēm. Tad šādus pacientus mēs varam izmeklēt, veicot tā saucamo ambulatorisko urodinamiku, kur pacientam mēs pievienojam šādu nelielu aparātiņu, kā mazu somiņu, kuru mēs uzkaram plecā, un pacients dodas savās ikdienas gaitās. Un līdz ar to šis izmeklējums ir maksimāli pietuvināts fizioloģiskiem, dabiskiem apstākļiem. Sūdzības par apakšēju urīna ceļu simptomiem pieaug līdz ar vecumu, un šīs problēmas ievērojami samazina dzīves kvalitāti. Tādēļ pie ārsta būtu jāvēršas laicīgi. Mūsu kabinets var piedāvāt dažādu veidu urodinamiskos izmeklējumus. Tad spektrs ir ļoti plašs. Mēs piedāvājam sākot ar vienkāršiem izmeklējumiem. Tā ir pildīšanas, mikcijas, cistometrija, uretras spiediena profilometrija, kā arī jau sarežģītākus izmeklējumus, pie kuriem mēs varam minēt ambulatorisko urodinamiku un arī video urodinamiku. Par aparatūru. Šeit ir pamat aparāts, dators. Pacients atrodas šajā krēslā. Procedūras laikā urīna pūslī taisnajā zarnā tiek ievadīti 2 tievi katēteri, lai nodrošinātu vajadzīgo mērījumu pierakstu. Viss izmeklējums ir vērsts uz to, lai imitētu, atainot apakšējo urīna ceļu, jeb urīna pūšļu pildīšanās un tukšošanās fāzes, tā kā tas notiek arī līdzīgi dabīgos apstākļos. Un caur šo izmeklējumu tad mēs varētu atainot pacientu sūdzības un konstatēt, kurā tad brīdī šīs sūdzības rodas un kas ir šo sūdzību patiesais iemesls. Urodinamikas aparatūras ietvaros, protams, ir arī uroflometrs, aparāts, kas reģistrē urīna plūsmas ātrumu. Kombinējot šo mērījumu ar spiediena mērījumiem, mēs iegūstam vispusīgu ainu par tieši šī mikcijas ciklu tukšošanos fāzi. Pēc funkcionālajiem izmeklējumiem un to izvērtēšanas pacientiem tiek piedāvāta arī fizioterapija. Fizioterapijā mēs izmantojam dažādas metodes. Mēs, protams, skatāmies individuālās īpatnības, bet viena no ļoti unikālām metodēm mums ir biofeedback. Tātad bioatgriezeniskās saites metode, kuru mēs tieši piedāvājam, viss, kas saistīts ar urīna nesaturēšanu, ar mazā iegurņa orgānu disfunkcijām,
kaut kādiem noslīdējumiem, un tad mēs arī profilaktiskos pasākumus veicam urīna nesaturēšanai. Un to metodi tagad mēs sākam lietot un ļoti labi rezultāti. Un 80% gadījumos, ja šo metodi izmanto, piemēram, 6 mēnešu laikā vismaz, tātad var vispār iztikt bez operatīvās iejaukšanās. Ir zondes, ir vaginālās zondes un rektālās zondes, jo šo procedūru var nākt gan vīrieši, gan sievietes. Mēs to zondi ievietojam sievietēm vagināli, vīriešiem rektāli, un tātad ir jāsasprindzina, jāiemācās koordinēt sava muskultūra. Tātad zonde ir ievadīta iekšā, un tātad ir jāsaspiež un jāatslābina. Un uz ekrāna parādās ļoti skaistas bildes, kur pacients pats var redzēt un koordinēt savu muskultūras darbību. Kā pacienti var nokļūt uz šiem izmeklējumiem? Šie izmeklējumi ir valsts apmaksāti valsts kvotu ietvaros. Tas nozīmē, ka, ja pacients nāk ar ģimenes ārsta nosūtījumu, tad viņa līdzmaksājums ir 3 lati. Pacients pierakstās ar ģimenes ārsta nosūtījumu uz šīm valsts apmaksātām vietām, tad varbūt ir nedaudz jāuzgaida un ir rinda uz šiem izmeklējumiem. Ja pacients grib ātrāk saņemt šo pakalpojumu, tad tas ir pieejams arī kā maksas pakalpojums, maksas vietas. Šobrīd rinda ir principā uz augusta mēnesi. Tad rinda ir kaut kāds 1,5–2 mēneši, lai tiktu uz šo izmeklējumu. Šogad jau 21. gadu Latvijas Bērnu fonds organizē bērniem ar īpašām vajadzībām bezmaksas vasaras nometnes. Šovasar tādas notiek pavisam 28 Latvijas vietās. Jau 2. gadu šāda nometne tiek organizēta arī Dobeles pusē. Mēs šobrīd atrodamies atpūtas bāzē Ausātās, kur notiek Latvijas Bērnu fonda nometne 25 bērniem no Dobeles novada un Zemgales reģiona. Nometne notiek veselu nedēļu, ir no 10. jūnija līdz 16. jūnijam. Un nometnes programmā mēs vairāk ar bērniem strādājam uz sporta aktivitātēm. Nometnes laikā ir paredzēta ekskursija uz Pokaiņiem un uz Tukuma Baskāju taku un Jūrmalu. Bērni ne tikai darbojas radošās nodarbībās, bērniem ir nodarbības arī ar izglītojušu novirzi. Katru dienu ir pirmās palīdzības apmācības, kur nometnes nobeigumā būs pirmās palīdzības sacensības, kur bērni parādīs savas zināšanas un prasmes, ko viņi ir iemācījušies visu nometnes laikā. Jā. Vasaras nometne ir veidot tā, lai bērniem būtu pēc iespējas vairāk iespēja nodarboties ar sportu, lai vairāk varētu aktīvi sevi pierādīt, strādāt grupā, vienam otru atbalstīt un atrast arī jaunus draugus. Tajā dienā, kad viesojamies nometnē, tur valdīja klusums, jo visi bērni bija devušies pārgājienā uz Pokaiņu mežu. Tur jau viņus gaidīja cūkmenis, kurš jau bija paguvis apstaigāt viedās meža takas. Un ko jūs bērniem stāstīsiet, kā ir jāuzvedas tieši Pokaiņu mežā? Tas ir tā. Pokaiņu mežs, Jūrmals mežs vai Latgales mežs. Mežā vajag uzvesties godīgi, mežā vajag uzvesties, piemēram, mežs kam ir domāts, ne? Mežs, protams, mežs ir mežs, kad viņi tur zāģē un stāda un visu kaut ko tam līdzīgu, bet mežā tomēr arī atpūta. Visi jāc atpūsties mežā, un ir tā, ka tam cilvēkam ir, kad viņš ir paņēmis piknikam visu kaut ko līdzi, viņam ir bijis spēks to visu aiznest uz to mežu, paēst, un viņam vairs nav spēks visu to atkritumu savākt. Tā nedrīkst. Ir jau tā, ka 9 gadus es ar pārciltiskām pūlēm ņemos un daros un strādāju, un ir tāda novērojuma. Ka tomēr, ka tie vecie, kas jau ir māslojuši, viņus nevar pāraudzināt, nekādīgi. Tāpēc mēs liekam tieši uzsvaru uz bērniem, jo tā ir pēdējā, vienīgā cerība, kad es un ar Latvijas valsts meži, kam viss tā lielākā rūpa ir un sāp, vai ne par to mežu, lai viņš būtu tīrs, ka viņi ir jāsāk riktīgi audzināt, pa gudro jāstāsta, kāpēc nedrīkst mēslot, kas no tā notiek, ka mēslot, ka tur atstāja vai buņģiņu, vai tur stiklu, vai plastmasas, visas tās baterijas met mežā, ka to nedrīkst darīt, ka jābūt ir tīram, lai tu mežā smuki ieiet tīrā mežā, atpūties un baudi to mežu. Un katrā ziņā Pokaiņu mežs jau ir īpaši jūtīgs un būs īpaši dusmīgs, ja viņu sāks piemēslot. Jā, tad tur dabūs atpakaļ no tiem dieviem. Kādi ir šogad cūkmeņu plāni vasarā? Tā,
Kā jau katru gadu, un kā es teicu par tiem bērniem, šogad atkal braukšu pa 28 bērnu nometnēm pa visu Latviju. Un nenoguris un nepiekusis stāstīšu un mācīšu par mežu, par dabu, lai par tīru Latviju, par vēl tīrāku Latviju mums šogad tāds moto ir. Un lūk, tur jau ierodas nometnes dalībnieki, gatavi uzklausīt visu tik iemīļotā cūkmena stāstīto, kā arī piedalīties ātruma sacensībās atkritumu savākšanā. Katrs bērns saņēma arī zīmodziņu ar cūkmena simboliku un viņa personīgo parakstu. Tālāk bērni gida pavadībā devās izzināt meža un akmeņu noslēpumus Pokaiņos. Kā jūs jūtaties nometnē? Kas jums patīk? Varbūt arī kas nepatīk? Man patīk, kad ir daudz bērnu un jautras ir. Un arī, kad ir ezers tuvu un var izpeldēties. Un ir arī labs bērnu kolektīvs. Jūs šodien tikāties ar tādu slavenu personību kā Cūkmens. Cūkmens stāstīja visās lietas, ka nav vajadzētu mēslot. Deva zīmodziņas, kura bija gara rinda un es viņu nedabūju. Un ko uzzināja no Cūkmena? Cūkmens mums pastāstīja par to, ka nedrīkst vēslot mežā, un viņš mums lika noskaidīt vērstu par nemēslošanu nometnē, mežā un citās vietās. Un kāds ir jūsu galvenais atzinums no šīs dienas? Nemēslo mežā! Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, ja uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Aicinām 21. augustā vecākus ierasties skolā un pieteikt bērnus jaunajam mācību gadam visās klašu grupās.